Latvijas ebreju draugu un kopienu padomes pārstāvis, Latvijas ebreju bijušo getā un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības priekšsēdētājs Dr. Teo Dribeņs. Sirsnīgs paldies visiem, kas šeit ir atnākuši. Visiem. Jūs visi esiet godāti. Jūs visi gribiet kopā ar ebrejiem atzīmēt šī asiņainā notikuma gadskārtu, lai paceltu savu balsi pret jebkuru totalitārismu, pret jebkuru rasismu, pret jebkuru ekstrēmu, neiecietīgu nacionālismu. Jo tieši šie trīs jēdzieni apzīmēja tos noziegumus, kuri notika Eiropā Otrā pasaules kara laikā un no kuriem sevišķi briesmīgi cieta ebreju tauta, jo tā bija citāda. Tā izskatījās citādi, tai bija cita mentalitāte, it kā esot bijusi cita domāšana, tā nav pieņēmusi ekstrēmismu un tādēļ bija nolēmta iznīcināšanai. To mums arī šodien jāatceras, spriežot par dažādām idejām un dažādām politiskām strāvām mūsdienu pasaulē. Pirms 75 gadiem šeit vēl bija klusums, 29. novembris, klusums. Šeit bija izraktas 6 milzīgas bedres Rīgas geto iedzīvotāju nogalināšanai un upuru aprakšanai. Šeit jau viss virmoja pēc tās asinspirts, ko šeit nacisms gatavoja Latvijas ebrejiem, un kā izrādījās notikumi, arī Vācijas ebrejiem, kuru pirmais ešalons pienāca Rumbulas stacijā 30. novembra rītā agri, vēl tumsā, kamēr tieši tādā pat laikā Rīgas ebreju iedzīvotājus sāka vākt kopā gājienam moku ceļā uz Rumbulu. Pirmos nošāva no Vācijas iesūtītos ebrejus, jo, redziet, nesot bijušas telpas, kur viņus izvietot. Viņi esot atbraukuši pa ātru, vēl ebreji dzīvojot tādā geto. Viņus nošauja kā pirmos. Lūk, kāda baiga bija to dienu vēsture. Baigā, baismā. Bet šodien šīs dienas ir arī svētas mūsu apziņā un atmiņā, kur mēs esam kopā ar bojā ejošiem, kur mēs esam kopā, lai kopīgi visi ietu tālāko ceļu Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību virzienā. Es nosaukšu šeit bojā gājušos, nogalinātos 26,000 par mocekļiem. Tie bija civili iedzīvotāji, vairums bija sievietes un bērni. Viņi nebija izrādījuši okupantiem nekādu bruņotu pretestību. Nekādu. Viņi bija mocekļi, tādēļ, ka viņi bija ebreji. Un tātad šī vieta ir mocekļu nāves vieta, kur mēs ar jums tagad esam atnākuši. Un tādēļ, kā jau šeit iepriekšējie runātāji sacīja, šī ir svēta vieta arī Latvijas vēsturē. Svētā. Mēs esam kopā ar visiem, kas
Anī laikā cieta, pārcieta, atcerās savus bojā ejošos, gājušos radiniekus, tuvākos. Tās bija briesmīgas dienas, un stāstīt par to ir ļoti grūti, ļoti grūti. Šodien galvenais mums ir apzināties, ka tas nekad vairāk nedrīkst atkārtoties, ka mums visiem jādara viss iespējamais, lai tam līdzīgas slepkavnieciskas idejas nekļūst par politikas ieroci Eiropā un visā pasaulē. Uz to es arī aicinu visus šeit sanākušos rīdziniekus, visus, kas ir par humanismu, par demokrātiju un kas šodien godina šeit bojā gājušo cilvēku piemiņu. Paldies!